Labrīt, vai jums ir brīdis runāt? Labrīt, lūdzu, nāciet iekšā. Apsēdieties, es uzmanīgi klausos. Słucham panią uważnie. Es gribētu runāt par situāciju, kas man kļūst ar vien saspringtāk. Tas attiecas uz vienu no maniem skolēniem, Julkas no 1. A klases tēvu. Es saprotu. Kas jūs īpaši uztrauc? Julkas tētis man katru dienu lūdz sīkāku informāciju par nodarbībām. Dažkārt tās ir ļoti nelielas lietas. Viņš raksta garus vēstījumus skolas tiešsaistes sistēmā, gan par iepriekšējām, gan gaidāmajām klasēm. Nesen viņš sāka ieteikt, kā man vajadzētu mācīt, lai viņa meita skolā justos labāk. Turklāt viņš kaut kādā veidā ieguva manu privāto numuru un vakarā piezvanīja man, lai jautātu par mākslas piedarumiem, lai gan visa šī informācija jau bija kopīgota. Es saprotu, ka jūs jūtaties, ka dažas robežas ir šķērsotas. Tas var būt ļoti satraucoši, jo īpaši, ja tas turpinās un sāsinās. Tieši tā. Un visgrūtāk ir tas, ka viņš nepieņem vienkāršus paskaidrojumus. Es viņam saku, ka viss ir labi, bet viņš tikai uzdod vairāk jautājumu, bieži vien paužot savu viedokli. Viņš sagaida, ka Džulkas dienā es katru dienu nākšu klajā ar ziņojumu. Taču man ir arī citi pienākumi, man ir jāved bērni uz pēcskolas aprūpi, jāatjaunina dokumentācija un jāsagatavojas gaidāmajām nodarbībām. Man vienkārši nav laika. Es dzirdu jūsu vajadzību pēc cieņas pret jūsu laiku un profesionalitāti. Tas ir ļoti svarīgi. Sadarbība ar vecākiem nedrīkst apdraudēt jūsu profesionālās zināšanas. Tieši tā. Es arī jūtu, ka Julkas tētis sagaida, ka pret viņu izturēsies īpašā veidā. Viņš jautā, ar ko viņa spēlējas, ko viņa ēda kafejnīcā, vai viņai izdevās visu uzrakstīt. Un nesen viņš bija apbēdināts, ka Julka sēž blakus kubam, kuram ir smaga alerģija. Viņš norādīja, ka Julka ir pakļauta nepārtrauktai baktēriju izplatībai, taču alerģijas nav lipīgas, un ka draudzība faktiski palīdz Julkai pielāgoties un veidot uzticēšanos. Es saprotu, ka viņa reakcija ir saistīta ar nopietnām bažām, bet veids, kādā viņš to pauž, šķērso jūsu robežas un ieiet teritorijās, kurās nav nepieciešama ārēja iejaukšanās. Wchodzi w obszary, które nie wymagają interwencji z zewnątrz. Ir svarīgi, lai jūs justos ērti savā darbā un lai vecāks justos sadzirdēts, robežās, kas ir pārvaldāmas skolā. Jā, un vakar, kad es viņam teicu, ka man nav laika runāt, viņš reaģēja ļoti emocionāli. Šodien viņš man teica, ka runās ar jums vai pilnvarotāju, jo vairs neredz veidu, kā ar mani strādāt. Paldies, ka man to pateicāt. Es redzu, ka šī situācija jums rada lielu spriedzi. Tajā pašā laikā ir labi, ka jūs sākat noteikt robežas. Tas ir svarīgi ne tikai jums, bet visai klasei. Manā pieredzē, kad skolotājs atsakās no robežu noteikšanas, viņi galu galā zaudē savu kontroles sajūtu, un attiecības ar vecākiem kļūst arvien nelīdzsvarotākas. Tas izraisa vilšanos, izdegšanu un pat profesionālu izsīkumu. Jā, es pati to sāku pamanīt. Es jūtos arvien nogurusi, mazāk klātesošu bērniem, un tas ir iemesls, kāpēc es esmu šeit, vai ne? Paldies par jūsu godīgumu. Tas, ko jūs piedzīvojat, ir skaidrs signāls, ka ir pienācis laiks rīkoties. Robežu noteikšana nenozīmē, ka jums trūkst empātijas, tā ir rūpes par sevi un veselīgām attiecībām. Kad skolotāji skaidri definē sadarbības nosacījumus, viņi bieži iegūst lielāku cieņu, iekšējo mieru un reālu telpu jēgpilnam darbam. Robežas rada satvaru saziņai, nevis attālumam. Kā jūs to redzat? Vai šī perspektīva jums ir jēgpilna? Jā. Šī ir pirmā reize, kad kāds to tik skaidri pateicis. Līdz šim, kad vien es nosaku robežas, es jutos nedraudzīga vai neprofesionāli. Taču tas, ko jūs sakāt, pilnībā maina manu skatījumu. Tagad es redzu, ka bez skaidrām pamatnostādnēm es nespēšu saglabāt līdzsvaru, un tas ietekmē ne tikai mani, bet visu klasi. Tas ir ļoti svarīgi. Mūsu mērķis ir atjaunot līdzsvaru un uzlabot sadarbības kvalitāti.
Es iesaku vispirms mierīgi runāt ar Julkas tēvu, pievēršot uzmanību viņa vajadzībām, bet arī skaidri par robežām un cerībām. Tad mēs varam rīkot kopīgu sanāksmi, kurā mēs nosakām skaidrus noteikumus saziņai un turpmākai sadarbībai. Liels paldies! Es jūtos tā, it kā tu mani patiešām saprastu. Tas ir liels atvieglojums. Priecājos, ka man ar to nav jātiek galā vienatnē. Jo ātrāk mēs rīkosimies, jo vieglāk būs atgriezties pie mierīgas un konstruktīvas sadarbības. Un tas būs skaidrs vēstījums vecākiem, ka mūsu skola ir balstīta uz savstarpēju cieņu, struktūru un uzticēšanos. Paldies! Šī saruna man patiešām ir palīdzējusi. Paldies arī jums! Tiklīdz ieplānošu tikšanos ar Julkas tēvu, informēšu jūs par to. Labi! Paldies! Visu labu! Lūdzu, nāciet iekšā. Labrīt! Atvainojiet, esmu nedaudz agrāk, bet es nevarēju gaidīt mūsu tikšanos. Labrīt! Paldies, ka bijāt tik punktuāls. Lūdzu, ieņemiet vietu. Mums šeit ir klusa telpa, kur runāt. Es ceru, ka mēs spēsim visu nokārtot. Tas, protams, ir par Julku, manu meitu no 1A klases. Viņa ir ļoti īpaša un jutīga maza meitene. Viņai ir redzes traucējumi, un viņa ir ļoti kautrīga. Integrācijas sesijās, ko vadīju viņas klasē, es personīgi tikos ar Julku. Viņa patiešām izceļas ar savu mieru un uzmanību. Esmu pārliecināts, ka viņa attīstās ļoti labi. Jā, tā ir taisnība. Viņa ir gudra un labi strādā skolā, viņa jau lasa, spēlē klavierus. Taču viņa baidās no jaunām vietām un cilvēkiem. Tāpēc es cenšos palikt ļoti tuvu un visu kontrolēt, lai nodrošinātu, ka skola norit bez aizķeršanās. Nesen viņa kļuva par draugu zēnam, kurš, godīgi sakot, padara mani mazliet nemierīgu. Viņam ir alerģijas un pastāvīgi šķauda. Godīgi sakot, es gribētu, lai viņa sēdētu blakus kādam citam. Es saprotu, ka jūsu meitas veselība jums ir ļoti svarīga. Tomēr ir arī svarīgi zināt, ka, lai gan alerģijas var būt neērtas, tās nav lipīgas. Julka jūtas droši un ērti ap šo zēnu, un šāda veida attiecības var būt ļoti iespēcinošas viņai jaunā vidē. Varbūt tev taisnība. Es domāju, ka es bieži rīkojos no bailēm. Julka jau dažus mēnešus apmeklē sensorās integrācijas terapiju. Viņa ir ļoti jutīga pret stimuliem. Dažreiz es jūtos pārāk uzbāzīgs. Un tagad es jūtos, kā viņas skolotājs ir kļuvis tālu. Mums ar sievu nesen bija tikšanās, kurā mēs nolēmām izskaidrot skolotājiem mūsu meitas problēmas. Bet tagad skolotāja šķiet izvairās no kontakta, ir ļoti rezervēta, sniedz īsas atbildes. Viņa pat nesen man pastāstīja, ka viņai nav laika runāt pēc nodarbības. Un viss, ko es gribēju, bija pajautāt, kā gāja Julkas diena. Paldies, ka dalījāties ar to. Es saprotu, ka būt informētam un atbalstīt savu meitu jums nozīmē daudz. Tajā pašā laikā ir vērts atzīmēt, ka ikdienas sarunas ar skolotāju tādā formā, kādā tās ir notikušas, var pārsniegt to, kas ir reāli iespējams. Pēc nodarbībām skolotājiem joprojām ir daudz pienākumu, un ir svarīgi, lai komunikācija ar vecākiem būtu līdzsvarota, lai ik viens justos atbalstīts. Ir arī ļoti svarīgi, lai skolotājs saglabātu savu labūtību un viņam būtu laiks atpūsties. Jā, varbūt esmu to nedaudz pārvarējis, bet man ir diagnosticēta trauksme. Es galvenokārt raizējos par savu un savas meitas veselību. Pirms 2 nedēļām es sāku terapiju. Es tiešām gribu iemācīties reaģēt mierīgāk. Paldies par jūsu uzticību.
To ważne, że pan Tas ir lieliski, działa ka i jūs szuka veicat wsparcia. pasākumus un meklējat Myślę, że to palīdzību. może przynieść panu ulgę. Es w domāju, ka trudnych tas var sytuacjach. dot jums zināmu mieru ikdienas situācijās. Proponuję, abyśmy Iesaku piekdien spotkali się w tikties piątek kopā ar Julkas wspólnie z skolotāju. wychowawczynią Julki. To będzie Tā dobra būs laba okazja, aby iespēja runāt, porozmawiać, noskaidrot jebkādus wyjaśnić pārpratumus wszystkie un pats niejasności galvenais i vienoties par przede skaidriem wszystkim saziņas ustalić noteikumiem, jasne kas zasady atbalstīs jūsu komunikacji, skolu które un pats będą galvenais wspierać Julku. pana, szkołę i co najważniejsze Julię. Naszym celem nie jest Mūsu ograniczenie mērķis nav kontaktu, ale pārtraukt kontaktus, ułożenie go bet tak, veidot by tos był tā, lai tie būtu zrozumiały saprotami un i ilgtspējīgi możliwy do ikvienam. utrzymania dla wszystkich stron. Tas izklausās saprātīgi. Manuprāt, tas tiešām ir vajadzīgs. Es vēlos labi komunicēt, es nevienmēr zinu, kā. Nie zawsze wiem, jak to robić. I właśnie po to Tieši się tāpēc spotkamy, mēs tiksimies, żeby lai atrastu wspólnie veidus, kā szukać strādāt sposobów, ikviena które labā. będą dobre dla każdej ze stron. Będę obecna Es tur przy būšu, lai rozmowach. sarunātos, nodrošinātu Zadbam o mierīgu spokoju, gaisotni un ikvienam atmosferę dotu iespēju i o to, runāt. by każdy mógł się wypowiedzieć. Wspólnie wypracujemy Kopā mēs porozumienie. panāksim sapratni. Tylko, Bet- że... Neesmu pārliecināts, vai skolotāja pat vēlas ar mani runāt. Będzie chciała ze mną rozmawiać. Ostatnio, Kad kiedy es sazinājos ar viņu nesen pa tālruni, telefonicznie, es jutos, kā viņas tonis bija ļoti Jej nepatīkams. ton był bardzo nieprzyjemny. Boję się... Baidos, ka viņa vairs że będzie nevēlas chciała mani jeszcze mnie uzklausīt. wysłuchać. Rozumiem pana Es saprotu obawy. jūsu bažas, I wiem, że dla pana ważne un es jest, zinu, ka aby jums ir być svarīgi, wysłuchany. lai jūs tiktu uzklausīti. Chciałabym pana zapewnić, Es vēlos że jums pani apliecināt, ka wychowawczyni skolotāja również arī chce, vēlas, aby lai nasza jūsu sadarbība współpraca noritētu układała się labi. dobrze. Šī sanāksme būs iespēja noskaidrot pārpratumus un sākt no jauna ar skaidriem Na nosacījumiem. jasnych zasadach. Po prostu zależy mi... Es tikai nevēlos, lai šī būtu vēl viena sarežģīta saruna. Es vēlos, lai tā būtu kaut kas tāds, kas faktiski noved pie pārmaiņām. Tak właśnie Tieši tā mēs tai zachowujemy. Z pievērsīsimies. troską o Julię, Rūpējoties par Julku, bet arī ievērojot iesaistīto pieaugušo robežas un vajadzības. dziękuję za Paldies dzisiejszą par šodienas rozmowę. sarunu. Do zobaczenia w Tiksimies piekdien. Dziękuję bardzo. Liels paldies! piątek. Do Visu widzenia. labu! Lūdzu, Zapraszam. nāciet iekšā. Dzień dobry. Labrīt! Dzień dobry. Labrīt! Dzień dobry. Cieszę się, że możemy dziś Priecājos, ka šodien tiekamies, lai runātu kopā. Spotkaliśmy się tutaj, aby w Mēs esam spokojnej šeit, i lai mierīgi un życzliwej cieņpilni atmosferze aplūkotu, przyjrzeć się kā temu, notiek jak mūsu układa się sadarbība, nasza un współpraca rastu risinājumus, i kas znaleźć darbojas takie visu rozwiązania, labā. które będą dobre dla wszystkich stron. Chcemy zadbać Mēs o vēlamies przejrzystość nodrošināt zasad skaidrību, oraz o wzajemne savstarpēju zrozumienie sapratni un i cieņu. szacunek. Tak, Jā, cieszę się, esmu że, priecīgs, ka tiekamies. możemy się tutaj Es spotkać, gribētu saprast, bo kā es varu chciałbym się komunicēt par dowiedzieć, Julku tādā veidā, kas nevienu neapgrūtina. w sprawie mojej Julci, tak, żeby nie sprawiać nikomu trudności, ale żebym też ja... Bet arī ļauj man spokojnie, justies, że ka viss wszystko tiek jest w porządku. kontrolēts. Dziękuję, że pan Paldies, powiedział. ka to pateicāt. Po naszej ostatniej Pēc mūsu rozmowie pēdējās runas wiem, es że saprotu, ka zależy jūs panu na augstu bliskim vērtējat kontakcie ciešus kontaktus i na un tym, labu aby być informētību, dobrze kas ir poinformowanym, dabiska to vecāku naturalna vajadzība. potrzeba rodzica. Jednocześnie ważne Vienlaikus ir jest, żeby svarīgi, forma lai saziņas kontaktu veids była būtu dla pārvaldāms wszystkich un stron ērts visām komfortowa pusēm. i możliwa do utrzymania. Pani Anno, Anna czy skundze, mogłaby pani vai jūs opowiedzieć, varētu jak pastāstīt, zazwyczaj kā komunikācija ar komunikacja vecākiem z parasti rodzicami w darbojas naszej mūsu szkole? skolā? Oczywiście. Protams, Staramy się być w stałym mēs cenšamies kontakcie z uzturēt rodzicami, regulārus kontaktus ar vecākiem, ale bet tas to nie nenozīmē oznacza ikdienas sarunas un codziennych ziņojumus. rozmów i raportów, bo w klasie mam 23 Manā uczniów klasē ir i 23 skolēni, tāpēc mums ir vajadzīgi reāli noteikumi. jeżeli dzieje się coś Ja ważnego, notiek to kaut kas niezwłocznie svarīgs, mēs dzwonimy uzreiz do saucam rodziców, a vecākus. pozostałe sprawy Viss przekazujemy pārējais przez tiek dziennikarze. paziņots, izmantojot tiešsaistes sistēmu. Tātad, ja skola ar mani nesazinās, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā, vai ne? Tak, Jā, tieši tā. dokładnie. Brak sygnału Neviena oznacza, ziņa że nenozīmē, nie ka dzieje się kaut nic, kas co prasa wymaga steidzamu natychmiastowej uzmanību. uwagi. To nie jest Tas brak nav intereses zainteresowania. trūkums, To tas zaufanie liecina par do uzticēšanos codziennej ikdienas pracy darbam un oraz standardów standartiem, ko opieki mēs i uzturam edukacji w skolā. szkole. No tak, ale... Ja mam wrażenie, Es saprotu, bet pani pēdējā laikā man ostatnio šķiet, ka skolotāji izvairās kilka runāt ar mani. rozmów ze mną. Kiedyś rozmawialiśmy Mēs mēdzām częściej, runāt biežāk. Ostatnio Tagad odpowiedzi viņas są bardzo atbildes ir krótkie, ļoti lakoniczne. īsas. Gdy raz próbowałem się Vienu reizi es mēģināju zvanīt, un viņa teica, ka viņai nav laika. Że teraz nie ma czasu. Poczułem Es się jutos trochę mazliet zrażony. malā. Dziękuję, Paldies, że ka podzielił się dalījāties pan ar to, kā tym, co jūtaties. czuje.
Es zinu, ka jūsu attiecības ar skolotāju jums ir svarīgas. No tā, ko esmu dzirdējis, Annas kundze arī vēlas labas attiecības ar jums. Tomēr dažkārt, kad komunikācija kļūst ļoti intensīva, ir jāaizsargā profesionālās robežas. Tas nenozīmē noraidīšanu, ir tikai jāatrod līdzsvars. Es gribētu to skaidri pateikt. Es nekad neesmu vēlējies izvairīties no runāšanas ar jums. Taču bija brīži, kad es katru dienu saņēmu no jums vairākus garus vēstījumus, un es vienkārši nevarēju atbildēt uz tiem visiem. Un es saprotu, ka tas var jūs nomākt. Jā, varbūt es aizgāju pāri bortam. Es to daru, rūpējoties par savu meitu. Es nevēlos uzvesties kā cilvēks, kas rada problēmas. Es tikai vēlos justies tā, it kā man viss būtu pakļauts kontrolei. Paldies par jūsu atvērtību. Tas, ko mēs šeit darām, šī saruna, liecina, ka mēs vēlamies viens otru saprast. Vienošanās panākšana nevienmēr nozīmē vienošanos, bet gan iespēju runāt cieņpilni. Šodien mēs nosakām kontaktinformācijas noteikumus, kas palīdzēs veidot savstarpēju uzticēšanos. Es ierosinu turpināt izmantot tiešsaistes sistēmu kā galveno saziņas kanālu. Reizi mēnesī es rīkoju arī vecāku konsultācijas, pēc tam mēs varam ieplānot mierīgu sarunu. Steidzamos gadījumos lūdzu zvaniet skolas birojam. Un lūdzu vairs neizmantojiet manu privāto tālruņa numuru. Labi. Es saprotu noteikumus. Es domāju, ka varu viņiem sekot. Mēs pierakstīsim šos noteikumus un nosūtīsim tos jums rakstiski. Tādā veidā mēs visi vajadzības gadījumā varam uz tiem atsaukties. Dažreiz tas palīdz panākt skaidru vienošanos dokumentā. Nākamajā vecāku skolotāju sanāksmē atgādināšu visiem vecākiem par šiem noteikumiem, lai visi saņemtu vienu un to pašu informāciju. Paldies! Man tikai vajadzīgs brīdis, lai pierastu pie tā, bet es domāju, ka runāšu ar savu sievu, un varbūt viņa būs tā, kas tagad biežāk sazināsies ar skolu. Tas izklausās pēc laba plāna. Es redzu, ka šī sanāksme ir bijis nozīmīgs solis ceļā uz sapratni. Priecājos, ka varējām runāt. Jā, šī bija ļoti nepieciešama sanāksme. Paldies par atvērtību un sadarbību. Uz drīzu tikšanos. Paldies! Tiksimies! Visu labu!